Labrīt! Šodien ir pēdējā izbrauciena diena ar manu privāto šoferi. Priekšā mani sagaida vairāki ūdenskritumi. Piedzīvojums turpinās. Mans šoferis šodien piedāvāja piestāt papildus vietā, apskatīt lielāko budistu templi. Tā kā došos viņu iepazīt. Koks vienos ziedos. Skaisti. Redz, kā tā rozā krāsa tagad, jā. Šīs nu gan ir kāpnes. Baigiem pūķa izlogiem. Redz, cik garš pūķis. Gandrīz kā atgriezties Taizemē, kur es biju pirms gada. Tur arī bija ļoti līdzīgi. Beigas kaut kas. Es viņu nemaz negaidīju, ka viņš būs tik liels. Priecājos, ka man šoferis ieteica apskatīt šo templi. Pavisam savādāks kā visi citi redzētie templi. Ļoti sakopts. Šis templis ar daudz dažādiem ziediem, strūklakām. Noteikti iesaku aplūkot ikvienam. Šķiet lilā ūdens roze es redzu pirmo reizi. Viņa izstāsta kā mākslīga. Nē, tā ir īsta. Tā nav mākslīga. Patiesībā daudzi ziedi man šeit atgādīja. It kā tie nebūtu īsti. Paldies šim templim. Tā ir kā atgriešanās Taizemē.
Es nezinu, kas tas tāds augšējais ir, kaut kāds zvans, un viņam ir acis pat. Viņš mūs vēro. Sarkanām acīm. Ejot jau laukā no tempļa, uzgāju lielajai Budai. Viņai pat aizmugurē ir zīmējumi. Tagad laiks doties ir uz Alinga. Es ceru, ka es izrunāju pareizi. Ūdenskritumu, kas ir adrenalīnu meklētājiem. Tur varot lekt un kaut kādas vēl aktivitātes ir, bet es izvairīšos no tām. Es paskatīšos, vai tādiem cilvēkiem kā es, kas vienkārši grib peldēt vai apskatīties ūdeni, vai ir to vērts tur arī doties. Aizmugurē man ir rīsu terases, tādas zaļas. Došos pa jauku tiltiņu. Nedaudz šūpojas. Es jau šeit redzu ūdeni. Šeit ir zīmes, lai uzmanās, kad mērkaķi ir. Jābūt uzmanīgiem. Parādīšu jums, kas atrodas. Baigās pīles. Tas gan jau domāts ir mazākiem bērniem. Īstenībā šitās dienas, kad es esmu pabraukājis un apskatījusies vairākus ūdenskritumus, es varu teikt to, ka viņi netiek apmeklēti ar bērniem. Vai tas ir dēļ drošības? Varbūt viņi tiek atstāti mājās, man nejausmas. Bet bērnus es neredzu ūdenskritumos. Iet lejā pa diezgan stāvām kāpnēm. Bet šīs kāpnes, salīdzinot ar citiem ūdenskritumiem, diezgan labā stāvoklī.
dažādas norādes, bet Alinga-Ling ir uz priekšu. Ūdens gan labā nokrāsā, tāds zaļgans. Un kā gan tas koks te aug? Tā ir klīns, tāds milzīgs akmenis, bet skatieties, saknes viņam kādas. Un arī šeit ir. Un kas šie tādi āboli mazi? Diez vai viņiem āboli šeit nav. Bet cik gan tas koks ir spēcīgs, iedomājieties, kā var tā aptīties ap akmeni par spīti visam. Es jums parādīšu, ka es varu augt. Tāds. Katrā ūdenskritumā var atrast atšķirības diezgan lielas. Katrs viņš atšķirās ar kaut ko. Gan arī celiņi, pakāpieni. Kādam ir ļoti labi, kādam mazliet sliktāki. Visus ūdenskritumus man noteikti nebūs laika apmeklēt, bet es ļoti priecājos un spēju novērtēt ikreiz, kad es ieraugu. Alinga-Ling, tur es biju jau. Tur ir izeja, bet man vēl jāpaskatās ir kroja. Nezinu, kādu tur ūdenskritums. Pirmo reizi es redzu kādā ūdenskritumā glābšanas vestes. No tās rampiņas viņi lec lejā un izbauda adrenalīnu. 5 līdz 7 metri esot tur dziļums. Gan jau ka forši tiem, kas lec, bet tiem, kas nelec, tie skatās. Ja neizmēģināsi, nezināsi. Jā, tas ir tests, lai savu adrenalīnu noteiktu. Un tā 2 ekstrēmisti dosies adrenalīnā. Viņi šļūst par šo ūdenskritumu. Ak, jēl.
ka jūs redzat. Par laimi viņai sievietei ir uzvilkta veste. Un viņas palaidīs ārprāt. Viņa aizgāja, es viņas neredzu. Viņa tā kā tāds pludiņš tur peld. Un vai puisis arī dosies? Ja, ja puisis bez vestes un vienkārši ar galvu pa priekšu aizgāja. Viņu straume nes taču. Un nākamais ūdenskritums ir. Šoferis, kas vienmēr taipa lietas sadzīt. Lielais baseins. Mazais baseins priekš bērniem, kur peldēties. Un ar skatu ūdenskritumu tur augšā. Ļoti labi var redzēt, es nezinu, vai video redz. Šī ir ļoti laba vieta ar ģimenēm, lai atpūstos. Un manā apmeklējuma laikā šeit neviena cilvēka izmot mani nav. Ejot uz ūdenskritumu, šeit var kaut ko arī nopirkt, kaut kādu vietējo. Salīdzinot ar citiem ūdenskritumiem. Jo citos ūdenskritumos nebija šādi tirdziņi. Šeit ir. Es izvēlējos iet uz vienu ūdenskritumu, bet šeit kopumā ir 3 ūdenskritumi.
bet tad ir jāiet kopā ar gidu, lai to apmeklētu visus. Es negribēju iet ar gidu, tāpēc man būs tikai viens ūdenskrietums. Pilns šeit ir ar viņiem, tiem tirgotājiem. Tur taču nav cilvēki, kāpēc ir tik daudz tirgotāju. Kaut kas tur ir. Hello. Šeit viņiem ļoti populāri ir gleznas daudz. Šiem tirgotājiem. Šeit, kad nu jau tirgotāji ir ļoti daudz šeit. Vēl viņš priekšā. Bet viņi nemaksās vietas, viņi nopērk un pēc tam vienkārši pasveicinājās pajautā, ka tu atsaki. Tas ir kārtībā. Man liekas, ka viss vairs nebūs nekādu iepirkšanās. Tad nē, vēl turpināt, vēl pie pašu ūdenskrituma. Viņiem jāsalien ir iekšā vēl. Es jums teikšu, ka pār daudz. Jā, ir jauki, bet viņos jau visur ir viens un tas pats. Hello. Pārdevēji šeit noteikti nav. Bet nu viņi mēģina nopelnīt un strādāt. Un priekšā tur ir divi tiltiņi veseli. Redziet? Nav slikti. Ar ko atšķirās šis ūdenskritums no visiem pārējiem? Noteikti ar daudziem tirgotājiem, kas jau nākot šeit bija ļoti daudz sastopami. Kā arī ar diviem tiltiem. Viens ir ļoti vecs, bet es par viņu palēkāju, izskatās kā drošs, kā arī tur ir vēl viens tilts. Tātad divi tilti un, protams, lielais ūdenskritums, kas atrodas tur man aiz muguras.
Ja jūs zinātu, kā šeit smaržo pēc kafijas. Tas tāpēc, ka viņi šeit paši taisa un man.